Nu ko, čau. Sen manis nav bijis uz kanāla. Nu tā tur. Bišku vizinājāmies ar puišiem. Vēl samontēju video uz doto brīdi. Varbūt, kad šitais izies, tad jau samontēšu. Tā kā šodien kvadriņš, šodien bišku remontiņa pa kvadriņiem. Kādas man te lietiņas ar viņu notika? Tā, 3 lietas. Kad vizinājās pēdējais reizes viņš atteica. No dubļiem negāja ārā, nevilka iekšā, ārā gāja, iekšā negāja. Tad pie reizes laikam tad es ar bāku gribu tik galā un filtriņš jāsamaina degvielas. Tā, un filtriņš degvielas jāsamaina. Un līmenis vēl, tas degvielas līmenis bākā ir nesaprotams, jāpaskatās, kas tur ar to pludiņu, varbūt viņš atkritis. Un, ka jau tik tālu esmu ielīdis, bāku ņemšu nost. 8000 km nobraukti, varbūt paskatīties vārstiņus. Vai varbūt vajag paregulēt. Tādas aizdomas iet, ka varētu būt tā, ka tādas 3 lietiņas šodien pa vidu daudz nerādīšu kā pašu procesu, bet tieši pie lietas. Tā, pirmais, ar ko es tiku galā, jau tas ir tikko ar vinču. Problēma relējā. Tā, tu parādīšu relēju. Tā, un tā, reku. Tā es viņu bišku izārdījis. Savādāk jau nekur nevar. Tā, reku. Izcēlu visu priekšu. Relējs stāvšu tajā te vietā. Reku, atvienoju nostes. Nu, savādāk nevar. Tā, tad aiziesim pie relēja, parādīšu. Pie relēja atradu problēmu, bet tur tāds smalks darbs. Jāiet uz istabu lodāmuru un ņemtu tad taisīt. Tā, tūlīt aiziesim. Tā, nu, ejam. Tā, ejam. Tā. Tā. Tā, reku, es esmu izārdījis pašu to relēju. Un atradu es problēmu. Nezinu, vai redzēsiet jūs, vai neredzēsiet. Reku, tāds nefokusējas, bet reku maziņš. Vadiņš tāds maziņš šitajā vietā. Baigi tu negrib rādīt, šitajā vietā ir nost. Tāds smalks darbs. Tad ar to jāiet uz istabu nodarboties. Tā kā relēju var sataisīt. Nav tik traki. Tā, un šite arī kaut kas tur tāds līdzīgs. Nu, tur smalks darbs vajag atliedot šitos 2 gabalus. Un tad uz iekšu iet. Nodarboties ar tādām smalkām lietām. Tā kā iesim uz priekšu. Tā, tad ieslēgšos vēl pēc kāda laika. Nu tā, salodēju. Rieku savienoju visu. Pagaidām vēl nedevilku. Sataisīsim testiņu. Tā, klemiņa man bija noņemta. Tagad es uzliku atpakaļ. Tur varētu visu ņemties. Tad pārbaudīsim, vai strādā vai nestrādā. Tā. Uz vienu pusi, uz otru. Jau redzēt. Tā. Velk iekšā. Grūšu ārā. Tā, ar vienu lietu tikām galā. Tā kā tūlīt ņemsimies ar bāku. Reku, tas filtriņš te šeit stāv. No dzimšanas nav mainīts. Kā nopirku tā un viss. Un ielīst tā man pludiņā grūm. Tur vēl iekšā vēl viens filtris stāv. Man tāds nopirkts. Nezinu, paskatīsimies, kādā viņa stāvoklī un kāds tas, kas nopirkts, labāks vai sliktāks vai nemainīt viņu. Tā kā ņemsimies tūlīt ar bāku. Šito var teikt saskrūvēšu kopā un tā. Tā, dabūju ārā es to pludiņu. Nu, jā, sistēma primitīva, vienkārši mehāniska. Tur staigā pludiņš pa to. Varētu būt, ka viņš tur laksta un rāda. Viņš tur vēl nezinu ko. Interesanti tas, ka it kā pielē pilnu bāku. Pilnu viņš tev arī nerāda. Vienu iedaļu nerāda. Pēc tam bišku pabrauc un stāv pilns. Un pēc tam pukš jau mirgo sarkans. Ka jau, nu ne sarkans lampiņā, ka jau maz degvielas. Ja degvielas tur reāli pusbāka vairāk. Nu, nezinu.
Neko te baigi vēl neiztaisīsi ar viņu. Ielikšu atpakaļ. Varbūt bišku to sviriņu paliekšu. Varbūt viņš tur kaut ko tā savādāk radīs. Nezinu. Bet baigi neko. Tā kā ar šito neko vairs neizdarīšu. Tā. Ņemsimies tālāk. Ielikšu atpakaļ, tad atskrovēšu šito vāku. Te benzīna sūknis stāv. Un zem viņai jābūt vēl filtram. Paskatīšos to filtra stāvokli pie reizes. Tā, nu lūk. Dabūjos to degvielas sukni ārā no bākas. Reku tas filtriņš tāds. Kāds viņš izskatās, tāds pamelns viņš ir. Šite biški bija tādi dublīši. Nekas briesmīgs. Tumšs viņš ir, bet kā man liekas, viņš varētu braukt un brauks. Un brauks tālāk, jo, jā, es pasūtīju jaunu. Jā, redz, skaists iepakojumā jauns. Bet viņš izrādās varbūt no kaut kāda cita modeļa vai no cita sūkņa. Kas viņam ne tā? Viņam ne tā, ka viņam šitie te gali. Kā tā labāk nolikt, labāk redzētos, ir šitie gali. Abi divi dažādi. Pirmkārt tas izvietojums, redziet, dažāds. Otrkārt tas diametrs. Diametris ir garām. Es viņu sūtīju laikam gadu atpakaļ kaut kur eBayā. Tur nebija baigi lielā nauda. Nu, bet bija. Pāri desmitnieku laikam bija točni. Nu, tagad jau par vēlu gads pagāja. Uzreiz neuzliku. Atsauksmes neko nepateikšu. Tagad ir kādas atsauksmes. Būs jāliek vecais. Neko nepadarīsi. Nu, neko darīt. Tā mums šogad tagad mūsu pasaulē tas notiek. Modifikāciju daudz, kaut kas tur līdzīgs. Varbūt vecākiem modeļiem CF-kām derēja šitām. Mums pats labi nepaskatījos, kā tur kaut kas tāds. Nu, labi, neko darīt. Likšu atpakaļ. Tā kā tā. Nu, domāju pamazgāt viņu tajā pašā benzīnā. Izrādās, ka redz, kāds viņš netīrs. Kaut kādu melnumu iekšā. Nezinu, varbūt sanāks. Ar kompresora palīdzību. Pamazgāju ar kompresora palīdzību. Pamazgāju. Viss jau labāk būs. Kurienes tāds melnums tamā benzīnā. It kā visu laiku viss tīrs. Nu, tā ir. Tā kā tā. Tā, nu reku izdarīts vēl viens darbiņš. Tā, tikko samainījām degvielas filtru. Šitas filtrs kauns teikt man. Es laikam neteikšu, bet es viņu nemainīju nereizes. Nu, dzimšanas kvadriks, kad gāja jauns pie manis, tā šitas pušot cauri tā viņu. Jūtās tāda neliela pretestība salīdzinot ar šito jaunu pretestības vispār nekādas nav, ka pušot cauri. Vienīgais, kā savilcēji nav man. Šitie tie stūbie vienreizējie. Nezinu, varbūt viņi nav stūbi. Ja ir tev piemērotas atslēgas un tādi savilcēji, varbūt ir ok. Vajadzēs nopirkt maziņus savilcējus, tad uzlikt. Tagad iesim, paskatīsimies ar tiem vārstiņiem, kā tur ir. Kā jau tik tālu tiku, vajag paskatīties. Tā, nu lūk, tiku tik tālu. Tā. Patumšs tā, te bišku apgaismojumu citu tā, tad ieslēgšu apgaismojumu. Tā kā tā redzās. Eko, noņēmu vārstu vāku. Un varu pateikt to, ka gan ieplūdes, gan izplūdes vārstiem nav pat minimums un vēl par vienu iedaļu zem minimuma. Nu, iespiesti vārsti, vajadzīga regulēšana. Es tulīt, protams, aiziešu pameklēšu vēl informāciju. Es tādu informāciju tu biju atradis. Tā, šeit reku, ka var redzēt. Tā, kur kaut kā nefokusējas. Ieplūdes 0,6, 0,14 mm un izplūdes 0,11,
0,19 mm. Bet šitie ir tāds kā kopējais, laikam pateiktu, dati tieši servisa grāmatiņā paskatīšos CFK, varbūt tur ir informācija. Tūlīt attiešu. Tā, nu, principā es pareizi pateicu, jā, atradu internetā, paskatījos grāmatiņā, servisa grāmatiņā nav nevalna. Svecas tikai itais ir 0,7-0,9 laikam milimetri svecas tās spraudziņa. Par vārstiņiem tamā grāmatā nekā nav. Atradu Amerikas Savienoto valstu un ne uz 400 kubikcentimetriem motorā uz 600 nieces, jā. Bet tur viss tieši tas pats izskatījās, bet nezinu, nu, varētu būt, ka arī dara šitam variantam. Nu, sanāk tā, ka ieplūdes no 0,06 mm līdz 0,14 mm. Un izplūdes svārsti no 0,11 līdz 0,19 mm. Nezinu, kāpēc lielāks. Varbūt tāpēc, ka viņi karstāki. Nu, tas tur tā. Es tūlīt paskatīšos, kādos es normatīvos ielienu, bet es 0,05 augšējā mēģināju iebāzt augšējos divos. Man jau negāja, man pat minimuma nav. Sanāk tā. Tā kā tūlīt paskatīsimies. Tā, cerams, tā kamera nenogāzīsies. Tā, paskatīsimies, kādi man te ir 0,01, 0,15, 0,02, 0,25, 0,35, visi lielie aizgāja. No pašiem mazajiem 0,05, laikam tas ir mazākais. 0,05. Jā, 0,05. Minimums ieplūdes bija vārstos 0,06. 0,05 man nelien šeit iekšā. Izplūdes vārstos minimums bija. 0,11 līdz 0,19. Tā 0,11 man nebūs. Mēs paņemsim 0,10. 0,10. Izplūdes vārstos. Tā. Tā nelien. 0,10 pat nelien. Pat minimums nav. Tā kā mēģināsim noregulēt. Bet noregulēšu ne uz minimumā. Paņemšu to tā pateiksim vidējo, piemēram, izplūdes vārstiem, piemēram, izplūdes vārstiem prasās 0,11, 0,19, man ir šeit 0,15, jā, sataisīsim, pamēģināsim 0,15, tā saka to zelta viducīti, un ieplūdes vārstiem 0,6 bija, izplūdes vārstiem bija 0,7, 0,5, izplūdes vārstiem 0,6, 0,14, 0,14, paņemsim 0,10, 0,15, 0,10, tā būs vienkāršāk. Nu, tā kā daram. Tā, nu, lūk, noregulēju, ieplūdi sataisīju 0,01 un izplūdi 0,15, laikam, nešaubos, tā kaut kā tā bija. Nē, izlasa no galvas. Nu, kā pirmīt teicu, tā es sataisīju, jā, tā kā palika salasīt visu, reko, viss izārdīts, baks jāuzliek atpakaļ, visi vāki jāsaliek, kaudze plasmasu, un priekša visa jāsalasa.
Tā kā visu, ko gribēju izdarīt, izdarīju. Ar bāku tiku galā, to filtru paskatījos. Tad viņš nestrādāja, sataisīju relēju to un vārstus atregulēju pie reizes. Filtru degvielas samainīju. Nu, lasīsim plasmasas. Tā kā ja jums tāds video patika, augsti, blin. Šodien ir 16. februāris 2025. gada. Ārā kaut kur desmitnieks tagad. Tāpēc, ja kaut kādā video tur, kur man bija LED apgaismojums, tie panelīši bija garāžā, kur es biju ieminējies, ka šitajā vietā tādu siltu boksiņu gribas sataisīt. Nu, gan jau, lai varētu kiverēties ar patīkamu tādu. Tā kā lasīšu kvadriņu, pēc tam kaut kur pateikšu, kā tur sanāca ar vārstiem. Nu, principā, ka tu vārsti, vienkārši profilakse, ko tur sanāca. Tā kā paldies par uzmanību. Visiem čau!